Projekta ietvaros mēs mēģinām izstrādāt jaunu ūdeņraža kompresijas sistēmu. Viena no tām daļām ir kompresijas kamera. Un, kāpēc tas svarīgs? Jo pašlaik gan pasaulē, gan īpaši Eiropā diezgan sarežģīti ar energoresursiem, un ūdeņradis tas viens no nākotnes stūrakmeņiem, lai ūdeņradi izveidot efektīvāku un lietderīgu un lētāku, nepieciešams krietni samazināt visas saistošas izmaksas uz transportēšanu un kompresiju. Un mūsu projekta ietvaros galvenais arī mērķis izveidot sistēmu, kas varētu būt lētākā operāciju procesa, drošākā un vienkāršāka arī tehnoloģijas ziņā. Projekta beigas paredzēts, ka mēs dabūsim jaunu tehnoloģiju un tehnisku risinājumu, kas varētu samazināt gala patērētāja izdevumus uz ūdeņradi kā degvielu, kas varētu lietots gan transportam, gan kuģiem, gan sildīšanā. Tās ļauj padarīt ūdeņradi kā degvielu konkurentspējīgu arī tirgus, jo pašlaik tā cena tomēr ir lielāka nekā konkurenti, tie paši benzīns un gāze, un nav nekur plaši izmantojama. Mūsu tehnoloģiskais risinājums cerams būs viens no pāzles gabaliem, kas ļauj to ūdeņraža ekonomiku laist plašāk un efektīvāk. Projekts tiek izstrādāts Ventspils augstskola, ar to tas tiek veicināts arī industrijas attīstība gan Ventspils, gan Latvijā, un cerams, tā tehnoloģija varētu būt arī samērā vienkārša, lai Latvijas kompānijas varētu to ražot uz vietas ar milzīgu tirgus visu Eiropu un ārpus, kas padara to konkurentspējīgu nākotnē.